kāpēc šī tā ir bēdīga diena? Tāpēc, ka šī pēdējā diena busiņa. Un kāpēc šī pēdējā diena busiņa? Tāpēc, ka mums ir gājis visi sādi. Vēl pavisam nesen mēs te piegādājām mēbelītes un viss notikās, bet sanāk, ka tas bija daudz pamaz, lai varētu šito firmu uzturēt. Attiecīgi, mesterverks ir miris, lai dzīvo mesterverks. Tā kaut kā bija tas teiciens, vai ne? Mesterverks ir pusmiris, teiksim tā. Vienkārši ir, ka es tāpat lielākoties tiku izīrēts kādām citām firmām, jo mums gluži vienkārši nebija ko darīt. Jo kā vienmēr sanāk, ka ir baigi daudz darbs, lai dabūtu to klientu, un viss tas darbs nevienmēr atmaksājas. Tāpēc, ka pavisam vienkārši sanāk, ka tevī jāizbrauc, jānomēr, jārunājas ar klientiem, tad tev tas viss ir jāuzrasē, tā kādam kaut kas nepatīk, jāpārrasē. Un tas nevienmēr noved pie to, ka tu nopelni naudiņu, bet izdevumi tev jau ir bijuši. Un attiecīgi Kristīna ir ļoti centusies un pērusies, lai viss kaut kas notiktos. Un es ir darījis savu daļu, es ir strādājis fiziski, lai viss tas notiktos, bet to nav pieticis. Un diemžēl sanāk, ka ir... Jā. Tā kā sanāk tā, ka no janvāra man vairāk nav darbiņš. Kristīna vēl firmu nelikvidē, firmai galīgi neiet labi. Un viņi centīsies izglābt, bet es jau vairāk nestrādāšu tajā firmā. Bet skatoties no gaišās puses, es mēģinu uztaisīt savu firmu. Un godīgi sakot, es nevis mēģinu, bet man jau ir skaidrs, es tikai tagad strādāju pie niansēm, un no janvāra es strādāšu uz savu firmu. Un es sarunājos ar Kristīnu, ja viņai tomēr izdosies dabūt kaut kāds pasūtījums, tad viņi tieši noalgos man, jo es zinu visu, kā tas mēbeles tiek būvēts un tā tālāk. Tā kā, ja Kristīna dabūs kaut kādu pasūtījumu, tad man arī uzreiz būs vairāk darbiņš. Bet pagaidām man izīrē tieši tā paša firma, kas izīrē man no mesterverka. Un pavasar man bija atkal kaudze saviem klientiem. Tas ir tāds diezgan interesants lēmums, jo šitajā laikā es zinu, ka ļoti daudz firmas bankrotē. Un man pēc idejas divās dažādās firmās piedāvā darbu, bet es tomēr mēģināšu savējo. Tā kā, ja galīgi nesanāks, tad es tāpat iestrādāt pie kāda cita. Manī ļoti daudz radošas idejas, ko es gribu izmēģināt, un kad tad to izmēģināt, ja ne savos 40 gados, vai ne? Un kā jūs ir pamanījuši manos video, es mīlu rakāties pa statistiku, un jaunajiem mazajiem uzņēmējiem, jeb Enkelmans Foretāk, galīgi nav glaimojuši statistiku, tāpēc, ka sanāk, ka pirmajā gadā bankrotē 50%, un otrajā gadā bankrotē vēl 25% no tiem izdzīvojušiem, tā kā vidēji aritmētiski Enkelmans Foretāk, jeb kā tas latviski būtu individuālais uzņēmējs, Norvēģijā nomirst 75% gadījumu. Bet kā vienmēr visi mēs ceram, ka mēs esam tie gudrākie un mums izdosies, un īstenībā, ja tu nepamēģinās, tad tu arī nekad neuzinās, vai ne? Mans backup plāns, protams, ir, ja nu kas, tad es vienmēr varu dabūt darbu kaut kur citur, jo šitā rajonā es bišķiņu sev pierādījis, tā kā ja man šitas sapnis neizdosies, tad būs atkal jāatgriežas pie standarta darba laika. Un man uz vasaru ir ļoti liela plāna, kurā es iesaistīs arī savajos skatītājs. Es varu pačukstēt, ka mēs ar cilvēku, kas ir ļoti palīdzējis šitam kanālam, mēs mēģinās kaut ko uzorganizēt kopā jums, skatītāji. Un man ir vēl daudz labas idejas, ko es pagaidām paturēšu noslēpumā, jo papriekšu viss jāsorganizē un tikai tad var paziņot to publiski. Bet, protams, uzņēmēja darbība galīgi nav vienkārši pasākums. Tur jāsakrīt diezgan daudz dažādiem aspektiem, lai tas viss izdotos. Un, diemžēl, bieži vien viss ir atkarīgs no veiksmes, jo pietiek, ka tu vienkārši objektā kādu cilvēku parunājies ilgāk, un tu viņam iepatīcies, un viņš ierauga, ko tu ir darījis, un tu dabū nākamo projektu, vai arī gluži otrādi, ka tu viņam galīgi neiepatīcies, un tad viņš visiem pāriem teiks, ar šito muļķi kopā nestrādā. Šitā ir tik dīvaina piekdiena. Man bija jāizvāc viens objekts, tad vajadzēja braukt uz Drameni, bet uz Drameni braucot bija nenormāls sastrēgums, tāpēc man pazvanīja, pateica, ka nav jēga braukt, ja tu tur stundu nostājies sastrēgumā. Pēc tam es izvācu vēl otru objektu, izvedāju visu to, ko vajadzēja gan uz museriem, gan aizvedu visus uz noliktavām. Un tagad ir 10:10, man īsti vairs nav ko darīt, bet, vajadzētu tā kā pilnas stundas dabūt, vai ne? Un tad man iedeva tik dīvainu uzdevumu. Šitie materiāli, ko es atvedu no objekta, kas ir pārpalikuši, un tad no šitiem man ir jāuzķīmiķo rampa. Rampai jābūt tādai, lai var uzdabūt šito vērķi. Viens vecs klients bija nopirkt šito galīgi jaunu, bet viņš saprata, ka viņš viņu nelietos, un es saprotu, kāpēc. Tāpēc, kā man 1,80 m, tur jau ir grūti ielīst. Viņš ir ķipā diezgan krūta versija esot. Un reku, te
viss normāls stūri un ka parauga gāzi vaļā, tā priekšslēdz gaisā. Un šitas tagad iedabū uz Oslo. Prikals ir tāds, ka viņš ir 1,20 m plats, piekabi 1,40 m plata. Kas ir pats stulbākais, viņš ir tricikls. Un tā ir problēma, tāpēc, ka parasti ir 2 rampas gar sāniem. Tagad mums attiecīgi vajag arī kaut kādu draņķi pa vidu ielikt, vai ne? Karoči, mēs uztaisīs tā, ka ir 2 mazākas rampas, lai viņas pēc tam var mierīgi ielikt sānā, pieštrupēt pie borta. Un būs arī vienkāršāk to rampu uzlikt, jo viņi vedīs viens vecs onkulīts, kam nav ko darīt. Tāpēc viņš brauks un piegādās šito aparātu. Attiecīgi, kā vienmēr šitādās izčakarētās piekdienās ir daudz visādas dīvainības, bet kaut kā tā maizīt ienopelna. Un kāpēc ne, man jau maksā pa stundām, es varu darīt daudz ko vien cilvēki man paprasa. Kā krievi saka, zavaši ģengi, ļuboj kapris. Šitādā foršā vietiņā mēs varam uztaisīt tādu mazu rezumējumu, kas īsti ir noticis līdz šim brīdim. Tāpēc, ka sērijas sākums bija pašā decembra sākumā, tā kā es vienkārši biju salīdzinoši nesen uzzinājis, ka man tuliņ vairs nebūs darbs, un tad bija daudz visāds juceklīgs domas pa galvu, un tagad tas viss ir bišķiņi nostrukturizējies un ir kaut kāda update. Tātad Norvēģijā, līdzīgi kā Latvijā, ir bezdarbnieki, vai ne? Un viņi te maksā dagpengeri, jeb dienas naudu, ja es esmu bezdarbnieks. Un pat cik mani atlaida, tad man tas viss pienākas tur salīdzinoši ātri. Ja es būtu pats aizgājis projām, tad man tā liekas 14 vai 16 nedēļas jāgaida, kamēr viņi vispār sāks izskatīt tālu lietu. Bet manā gadījumā tas viss ķipā notiek daudz ātrāk. Pa to visu buroties cauri, es uzzināju, ka ir tāda superīga lieta, ko es iepriekš nebiju zinājis, ka tu nepazaudēji savu dienas naudu, jeb dagpengeri pat brīdī, ja tu mēģini uztaisīt savu firmu, bet tev obligāti jāreģistrē tā firma pēc tam, kad tu esi iesniedzis tos bezdarbnieku papīrus visus. Respektīvi sanāk tā, ja es mēģinu savus bezdarbnieku problēmas atrisināt ar firmas dibināšanu, tad sanāk, ka Norvēģijas valdība mani atbalstā, un dienās, kad man nav izdevies atrast sev darbu, viņi man maksā manējo kompensāciju. Ja es esmu pareizi sapratis, un ļoti iespējams, ka es kļūdos, tāpēc jums pašiem jāsazinās ar nav, nevis jāprasa tas viss man. Bet, ja es esmu pareizi sapratis, ja es vienkārši sēdētu uz to dienas naudu un mēģinātu atrast darbu, tad viņi man maksātu, liekas, 80%. Bet pat cik es dibinu savu firmu, tad viņi man maksā 62,cik% no manas iepriekšējās algas, ko es esmu iepriekš sastrādājis. Un tas viss var vilkties līdz 12 mēnešiem. Attiecīgi veselu gadu viņi man var būt tagad tāds drošības spilvens, ja es kaut kur galīgi atkal aizēju pa burbuli, tad viņi man var atbalstīt un izmaksāt bišķiņ šito naudiņu. Un es īstenībā uzskatu, ka tā ir super forša feature un tas ir ļoti nozīmīgi. It sevišķi, ja mēs paskatāmies to statistiku, ko es iepriekš pieminēju, ka pirmā gada laikā pusi no jaunajiem individuāliem uzņēmējiem aiziet pa burbuli, bet kā vienmēr man ir atkal kaut kāds īpašais gadījums un nav tik vienkārši to visu sataisīt dokumentāli, jo sanāk, ka lai gan es mēnesi iepriekš zināju, ka man nebūs darbs, bet es varu iesniegt tikai 2 nedēļas pirms bezdarbnieka statusa sākšanos, ka man nebūs darbs. Un viņi to iesniegumu izskata 5 nedēļas. Labā ziņa, ka viņi, ja apstiprina visu to prikolu, tad tev maksā apakaļgaitā arī pa tām visām 5 nedēļām, bet no otras puses sanāk, ka man nav darbs, man vairs nav ienākumu, un man ir 5 nedēļas jāgaida uz to, ka viņi man kaut ko apstiprinās un izmaksās. Ja nu viņi neapstiprina, ko tad? Tad jau man sanāk 2-3 mēneši neapmaksāt rēķinu, un tas jau ir galīgi, īstenībā tas jau visu pārējo atlikušo gadu sačakarē. Tā kā tur ir savs niansīts. Idejiski es šobrīd konkrēti es jums nevaru parādīt nekādu smuku noslēgumu un neko, tāpēc, ka es esmu iesprūcis šitai lūpā. Jo īstenībā man darbu uzteica vistīslākajā laikā gadā, jo visiem vienmēr uz janvāri ir problēmas un tukšie mēneši un tā tālāk. Un lai gan viņi ļoti laicīgi mēnesi iepriekš pateica, ka nebūs darbs, bet tai pašā laikā arī ir šitie Ziemassvētku brīvdienas pa vidu. Un, protams, kā valsts ierēdiņi, kā jau ierēdiņi domā no sākuma pa sevim un tad pa visiem citiem. Un starp Ziemassvētkiem un jauno gadu bija dažas darbdienas, bet, protams, kā viņi paņēmuši visas tās dienas brīvas un attiecīgi man pirmās 2 nedēļas neviens to lietu neizskata. Un es esmu uzrakstījis jau visus dokumentus, tur ir viss plāns, tur aprēķins, kā tur tiri-piri viss notiekās un kā man ir visi instrumenti sapirkt, man ir savu mašīnu, man jau ir klienti, pie ko es varētu janvārī aizbraukt un nav neviena atbildi. Un kamēr man nav iedot zaļā gaisa, es arī nevaru atvērt savu uzņēmumu. Es esmu atrādis jau, man būs sava mājaslapa,
Man jau ir vizītkartes gandrīz pasūtīts un viss tas, kas pienākas uzņēmumam, vai ne? Bet kamēr man nav attaisīta firma, es nevaru dabūt organizācijas numeru, tikmēr es nevaru arī uzzināt precīzas cenas pa apdrošināšanām, kas ir vajadzīgs. Es nevaru pasūtīt HMS korts, kas man arī nāks ilgi un dikti, protams. Tāpēc ir tāds tīzola neziņa. Man vienkārši jāsēd mājās un jāgaida, ka tagad kaut kas notiksies, ka kāds ierēdnīts parakstīs kādu papīrīti. Es viņus labprāt tagad nožņaukt, bet ar to mēs neko neatrisināsim. Vienkārši, kā vienmēr, birokrātija notiek ļoti lēnām un nevisai precīzi. Es paskatos, cik teisas sodīt smuki, ka pievēlu klāt vispār. Visas tās gaismas, viss tik forši izskatās šitai rietošajā saulītē. Ritīgs prieks, ka es izvilkos ārā no mājām, jo es biju domājis, šī būs slinkā diena, jāuztais tikai mazais video un viss, bet es būtu palaidis garām visu šito jaukumu. Un vēl kaut paralēls ar šito dienu, īstenībā es ceru, ka šitos te spēriens pa dibengalu ir labs pamudinājums, lai es uzsāktu savu biznesu, jo īstenībā man klienti uz to jau sen bija mudinājuši. Un es jau pats arī biju ilgi un dikti par to domājis, bet vienmēr bija kaut kas, man tagad ir darbs, tad atkal varbūt nepastāvība, es varu riskēt tur, ka nebūs finanses, tur visu laiku baigi patstāvīgās un tā tālāk. Tāpēc es ļoti ceru, ka šitas darba zaudēšana būs vienkārši tāds pamudinājums un spēriens pa dibengalu, lai es tiktu ārā no savas iesildītās komforta zonas un varbūt arī sasniegt kaut ko vairāk. To mums rādīs tikai laiks, un es zinu, ka tā nebūs vienkārši, bet tā būs ļoti laba pieredze un dzīves mācība man personīgi. Un es domāju, ka jums arī būs interesanti, jo es kā vienmēr saku, es neko neslēpu, es jums parādu gan labās, gan sliktās lietas. Un ja jūs uzspiedīs abonēt un piesakos manam kanālam, tad jūs redzēs, cik vienkārši vai nevienkārši te ir mazajam biznesam un kā man ar to viss veicas. Un ja mēs skatāmies tā reāli sapņēni un optimistiski, tad man vajadzētu būt bišķiņ vairāk naudai un bišķiņ vairāk laikam, lai es varētu īstenot savējās trakās idejas. Tāpēc nākamais gads solās būt diezgan interesants un bagāts dažādiem video par un ap Norvēģiju. Es tik daudz runāju par savu uzņēmumu dibināšanu, ka es tā arī nemaz nepateicu, ko es centīšos nodarboties. Primārais, kas man pašam personīgi vislabāk patīk, ir mēbeļu montāža. Un tātad pirmām kārtām, uz ko es visvairāk gribu koncentrēties, ir mēbeļu montāža un uzstādīšana. Vai jūs tur nopērk kaut kādu IKEA un negribat stelēt, vai arī jums ir kaut kāda lietot virtuvīti nopirkt. Man ir pietiekami daudz pieredze un instrumentu, lai es to visu varētu iedabūt jūsu konkrētajā mājā, pielāgot jūsu vajadzībām. Otrā lielā lieta, ko es centīšos nodarboties, ja jums vajag nomainīt tur logs, durvis, kaut kādas kailīstas piešaut, visi tādi mazie iekšdarbiņi, vai ne? Man arī ir pilnīgi visi instrumenti, lai to visu normāli izdarītu. Tad, protams, ir vairāk vai mazāk visi iekšdarbi, izņemot špahtelēšanu. Špahtelēt es nemāku, negribu, un es arī negribu iemācīties. Es ciest nevaru to darbu. Man liekas, ka es esmu diezgan labs krāsotājs, un es tur ir logs, durvis krāsojis, iekštelpas, visu kaut ko, bet tieši špahtelēšana un tie sagatavošanās darbi, to es nedaru. Un jā, kā jūs līdz šim ir sapratuši, tad pārsvarā visu, ko es gribu darīt, ir tādas smalkas, detalizētas lietas. Man tas patīk, un es uzskatu, ka man tas arī padodas, bet manēji abonenti ir arī redzējuši, ka es ļoti daudz darbojos ārā. Un šitai Norvēģijā koku mājiņām ir salīdzinoši vienkārši. Ir kaut kādas pārsabojājušies dēļi, teiksim, ārā kladīgi es varu mainīt un tādā garā. Tā kā visādi šitādi remonta darba ārpus mājām, tiem es arī ļoti labprāt nodarbojos. Protams, pie atbilstošiem laikapstākļiem. Un ko arī vairākos video man abonenti ir redzējuši, es taisu arī terasītes. Protams, jūs neesat redzējuši ne pusi no tā visu, ko es esmu taisījis, jo es ne tuvu nefilmēju katru darbu, ko es daru. Bet tajā pašā laikā jau es esmu Norvēģijā un pārsvarā celtniecībā jau no 2017. gada. Tā kā man pieredzīti uzkrājusies. Ja jums ir kaut kāda vajadzība, ko sataisīt mājai, visticamāk, ka es to varu palīdzēt jums izdarīt. Bet, ja jums ir kaut kāds projektiņš, droši sazinās. Kā vienmēr aprakstā ir vairāk veidi, kā manim sazināties. Un ja jums vai kādam no jums pazīstamajiem vajag kaut ko no šitiem nosauktajiem darbiem izdarīt, tad droši sazinās. Un šitāds diezgan īsts video man sanāca.
Es ceru, ka jums bija interesanti, un ja tu esi noskatījies tik tālu, tev droši vien patīkās. Es tik forši un atbalstu mani jau video, uzspied like, jo tas palīdz algoritmiem saprast to, kā jums interesē šitāda veida saturs. Un ja tu gribi redzēt vairāk, kas notiksies ar mani un manējo uzņēmumu šeit Norvēģijā, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube algoritmi izmetīs ārā, tikko es būšu samontējis kādu jaunu un interesantu sēriju. Tā!